Sveicināts, sporta draugi visā Latvijā. Senais latviešu ticējums gadmijā neskaties pilnmēnesī, paliksi stāvoklī. Tas attiecas uz vīriešiem. Savukārt mēs šodien uzreiz ķeramies pie pasakām. Iznākusi grāmata par sportu Latvijā, pasaciņas par dzīvniekiem un ļaudīm. Virsraksti tikai par sportu. Latviešu sportisti tiek pārstāvēti plašajā grāmatā. Piemēram, kā brālis Trusītis pelnīja $1 minūtē. Kurš tas ir? Kristofs Porziņš, loģiski. Jā. Briedēns un saimnieks par Mairu Briedi. Pateicīgie dzīvnieki. Rīgas nāmo hokejs saņem algas. Karalis un āzis. Te ir izvēle. No? Es nezinu. Karalis un āzis. Es domāju, mazie jēriņi noziedznieki. Tas varētu būt Vefs, jā? Vefs, jā. Kur noziedznieks? Atradīsies. Ēzelis, kurš gribēja dziedāt. Jurijs! Ēzelis, kurš gribēja dziedāt. Jūs Savicks? Jā. Dzīvnieki dejojot atgūst ūdeni. Vēl viena pasaka par Rīgas nāmo hokejistiem, kuri tiek pie algas. Un visbeidzot, kā zēns piemānīja šakāli. Kiros Lipmans un Viesturs Kozils. Lūk, pasakas pieaugušajiem par sportu. Savukārt mēs turpinām ar gada noslēdzošo fāzi, un stāsts ir par to, es tak teicu. Un, ja es saku, es tak teicu, Valdi, tad pirmais, kas man nāk prātā, es tak teicu, ka būs jauns treneris, Bobs Hārlijs, Latvijas hokejistiem nākamo gadu ievadīs uz franču nots. Nu, es saku tā, es tak teicu. Tu kādreiz teici, ka būs ārzem treneris? Nu, jā. Bet Bobs Hārlijs... Es atceros, ko tu teici. Bobs Hārlijs, tas ir tā kā Dzels Feliks, Dzels Bobs. Tas ir vēl smagāks par Maiku Kinanu? Smagi tas būs. Viņš ir vēl smagāks personāžs par Maiku Kinanu? Nevienam nekas netiks piedots, jo viņš ir ārkārtīgi smaga rakstura cilvēks, prasīgs un ģērēs ādas. Ar skaistu uzvārdu. Bet viņam jau laika tur nebūs ģērēt. Īsts brīdis tur. Čempionāta laikā jau nevar ģērēt. Labi. Bet viņš var, latviešu mentalitāti, hokeja mentalitāti var viņu pacelt? Sen kā pirmajām noraust kreklu no muguras treniņā. Tad tā latviešu hokeja mentalitāte. Kuram pirmam noraust? Latviešu hokeja mentalitāte. Nezinu, jāprasa 11.lv. Labi. Latvijas basketbola izlase olimpiskajā kvalifikācijā netiek pie olimpiskās ceļzīmes. Kurš tad to neteica? Tu biji tur? Es tur biju, bet es vairāk atbalstīju, ko es tur. Viņi jau basketbolu nestījās, viņi uz tiem serbiem skatījās. Nē, citu nevajag. Jā, basketbols ir mans mīļākais sporta veids, bet es vairāk sižets veidoju par to, ko viņi dara ārpus tā laukuma. Bet, diemžēl, netikām. Kāpēc te viņi zaudēja? Kas tur bija ārpus laukuma? Tu skaties sižetus labāk manis. Nē, bet tu biji iekšā, tu jau daudz ko neparādīji. Es teicu, ka viņi basketbola laukumā nemaz nebija. Jā, bet, laikam jau nevarēja neko cerēt, Valdi. Ko tur? Mēs jau līdz serbiem nemaz netikām. Labā ziņu, vinnējām Čehus. Nē, bet netikām līdz serbiem. Labi, bet vinnējām Čehus. Labās puses arī lūdzu saskatīt. Bet Puerto Rico ir garšīgi banāni. Arī taisnība. Tiešām labs eksports. Jā, ierijām mazliet. Es esmu bijis Puerto Rico, tu neesi bijis, Guntu. Blaumanim viens apakšvirsraksts ir žīdi un bites. Šobrīd, ja Blaumans būtu starp mums, viņš rakstīja Dukuri un Krievi. Ļoti vienkārši. Brāļi Dukuri sāk un pasaules sporta aprindas turpina. Vārdsakot, vēršanās pret Krievu negodīgo spēli dopingu laukumā. Jā, bet tu nezini labāko. Es viņu sauc par to bijušais sporta ministrs Mutko. Jā. Pateic tādas vārdas viņš šeit. Tagad, nākotnē, tie, kas grib boikotēt, viņus ir jādiskvalificē. Tu paskat kādu likumu. Viņš pasaka šādi, tā kā Dukur, ja būtu Mutko pie varas, tad Dukur diskvalificē, tāpēc, ka viņš piesauc pie boikota. Bet atgādinām, ka Dukur nevērsās vēl pret sportistiem, viņi vērsās pret sistēmu. Un sistēma, diemžēl, Krievijā šajā sakarā ir nožēlojama. Tas jau nav brīnums tagad. Kas te notiek vispār? Un kas vēl notiks? Kas notiek ar biatlonu? Redz, noņēma biatlonu, noņēma slidošanu, junioru un tagad Soči, tagad Krieviem tur ir, pazemošana baigā iet. Viņi uzskatāja pazemošanu. Arī Kiros Lipmans uzskata, ka viņu pazemoja. Viņš šogad nolika savus pilnvaras kā Latvijas Hokeja federācijas prezidents. Tas bija notikums numur 1, es domāju. Viesturs Kozils ar otro piegājumu. Pirmais bija diezgan tāds stūrgalvīgs. Jā, es viņu tūlīt tur apspēlēšu. Tagad Viesturs palika viltīgs. Un apspēlē ebreji. Jā. Tas jau ir kaut ko nozīmē, jā. Un Kirovs apskaties, ko viņš saka. Es esmu 200% pārliecināts, ka es uzvarēšu prezidenta vēlēšanas. Tie viņi var. Jā, bet viņš jau redz, tur tā viņa vājums bija tas, ka viņš solīja, ka iedos naudu, bet neiedeva. Ja viņš būtu iedevis kešā, rokā, tad es domāju, ka balss... Nē, Kirovs samaksāja rēķins. Paklausies, bet ebrejs ir gudrs. Viņš nekad nedod pirms tam.
Viņš grib iedot pēc tam, un arī pēc tam viņš nedos. Un šajā reizē viņš nokļūdījās. Nu jā, tur jau tā problēma. Nu, kur tad tu saki gudrs? Nē, nu, tāda ir ebreja. Viņš pieļauj. Jā, lecam tālāk. Es tā teicu, Mairim Briedim, viss notiek ringā, bet tā sistēma, kas ir pasaules boksā valda, nu, tā ir dīvaina. Promoteri cīņas. Jā, nē, no tā brīža, kad viss tās jostas sāk palikt jau, pirms bija 3, 4, tagad jau, es nezinu, cik jau. Man liekas, ka neviens var saskaitīt, cik vispār ir jostas, ko var izcīnīt. Kādreiz bija viena josta, absolūtais čempions, viss skaidrs. Man neko teikt. Tev ir josta? Ir uzvalkam jostu un džinsā. Nu, reku, man arī šo jostu var izcīnīt. Un bērnībā to, ko pa pakaļ laida. Jā. Mairs var dabūt visu 3. Un līdz ar to, Mairim tikt pie kaut kādiem tituliem. Tur bija noteikti amati, to jācīnās tagad, kas griba, ko tiekās. No. Kā tur sarunā, vienkārši, nav nekādas kārtības. Vienkārši, lai tur boksā ir krīze. Kopējā boksā nav cīņas. Nav labas cīņas vairāk, nav labi bokseri. Ja? Ir varbūt kaut kādi pāris, 2, 3 tādi, bet boks stagnē. Es biju aizkroklē kāzās, tur tā boksējās. Pareizi, es sadēju pa seju. Un nepras, kā tev siksni ir. Gulti, kāpēc nesaki, ka tu biji viens no tiem bokseriem? Klausies, tu nedzinies pakaļ tur mašīnā? Viktorija, es parasti pa priekšu skrienu, mani ķēra visu un grib nolaupīt, jā. Ja es saku New York Knicks, es skatos uz Viktorijas kleitu un redzu New York Knicks krāsas. Tieši tā. Pieliek to kreklu. Kurš nezināja? Jā, tieši tā. Holandieši New York dibināja. Attiecīgi mēs redzam, holandieši ir šeit klāt ar šo kleitiņu. Bet mēs taču skaidrs visi teicām. Es tā teicu, Tautas partija varbūt nav tautas. Valdi, beidzat to politiku. Par Porziņu. Porziņš, labi, tur laukumā skaidrs, statistika briesmīgi. Bet pēc gada atrodoties Nacionālajā basketbolā, dabūt līgumu no tupelēm, dabūt līgumu labāko, kas Eiropas basketbolistam bijis. Tu zini, NBA, ka kolektīvo līgumu jau ir, viņš ir vienojušies. Tas nozīmē, ka Kristaps var tikt pie 200 miljonu līgumu. Jā. Ko tas nozīmē? Tu iedomājies Latvijas apmērā 200 miljonu bagātākais cilvēks vispār Latvijā. Nevar pat iedomāties, kā tas izskatās. Nē, pat to neiet runa. Tie apmēri priekš Latvijas un tā persona priekš Latvijas, kas ir. Vienkārši tas ir. Nelabi, bet tas, ko viņš dabūs, tas ir stāsts, bet tas, ko viņš jau ir pie kā ticis, tās ir šausmas. Pozitīvā nozīmē. Nē, šogad mēs redzam, tā komanda ir top, viņi ir playoff zonā, viņi ir pozitīva bilants, kaut gan spēlē viņi tā, bet, Rose iesaistīšanās tomēr ir devusi rezultātu. Jenkins un tā kā... Vaicāšu Guntim. Gunti, kāpēc Sants Ozoliņš atgriezās Rīgas Dināmā? Tāpēc, ka ir tā pasaka vārna un lapsa. Un? Viņš ir vārna sēž kokā un no augšas. Kādā kokā? Krekls ir pie arēnas grieztiem. Un kurš ir lapsa? Tie, kas tur apakšā, tagad jau vairs nav labs. Tagad ir tie, kā tur tie siventiņi rūķīši, bet kā tā pasaka bija par tiem ūdens? Viņš ir ūdensvīrs. Viņš ir purvā. Nepārprotiet, ja domājat dažādas iestādes, kur ir sabiedriskā ēdināšana. Jā, tad purvs. Bet viņš ir purvā reāli, jo Rīgas Namo tur tajā vadības korpusā tur reāls purvs ir. Pasies, mēs redzējām sevi viņam, jā. Man tāda sajūta, ka viņš ies drīz uz laukumu. Laba situācija. Bet tu zini, kā ir, ka nevar tur no malas neko palīdzēt, jāiet uz laukumu. Jā. Vai ļaudis, un visbeidzot, šis gads vai šī sezona ir īpaši ar to, ka pirmo reizi latviešu bobsleisti, un latviešiem ir daudz bobsleisti, tieši tikpat daudz, cik dzejnieku, tika pie uzvaras pasaules čempionātā. Un tas ir Melbards, tas ir Drēškens, tas ir Strenga, Vilkas. Un Eagles Strasē latvieši to paveica no 19. starta pozīcijas, un pēc pirmā brauciņa bija 9. valda. Kas to varēja paredzēt? Bet sajūtas. Kaivs. Liktenis. Kāds tur liktenis? Jābrauc tev ir. Ko tu prasi liktenim? Ko darīt? Paklausies, ja tu esi 9. vietā pēc pirmā brauciena, tas ir liktenis. Jā, bet 4 braucieni. 4 braucieni. Jā, bet jā. Bet viņam, man liekas, vienmēr ir, teiksim, tie braucieni bijuši. Slīdēs. Tieši tā. Uz katru reizi viņa vien labāk un labāk. Es domāju, ka Soči olimpiādā tur bija diezgan tuvu, jā, teiksim. Viņa starts arī bija pēdējā vien labāk un labāk tie starti bija. Es aicinu jūs, ņemot vērā, cik mēs esam svinīgi saģērbušies vai gaidām tā kā gadumiju, aicinu šo raidījumu pavadīt uz depresīvas nots, jo visi taču jau viens otram laimes novēlēšana. Mēs jau ļoti depresīvi. Vajag depresīvi. Apstieties uz tevīm. Tāpēc mums ir vairākas nominācijas. Galvenā balva ir varēja labāk. Lūk, šis krāns vai pistols. Tas, ka tu esi krāns,
Šī pistole tiks cilvēkam vai cilvēku grupai, kurus mēs nosauksim, ka viņi varēja šajā sezonā labāk nostartēt uz šīs te šļaukas, parādīsies acīm redzot kāds uzraksts. Mēs neatdosim, tā nav ceļojošā balva, tā balva paliek overtime, bet cilvēku uzzinās, vai varēja labāk, kādas vēl nominācijas. Guns ierosināja, zemāk nav kur krist. Nav kur. Vai ne? Jā. Pareizi, vēl sviests kaut kāds. Katrs latvietis to zina, kur ir sviests, kur ir krējums. Un varēja labāk. Nebija jau tik sūdīgi. Nebija. Un par tiem arī mēs parunāsim. Nu skaidrs, ka zona arī būs. Gribat redzēt raidījumu? Zona arī būs. Protams, ka zona. Viņa ir klāta. Mēs zonā iemetīsim zonā arī. Kā tik zona jums atpakaļ nepamet kaut ko? Tu ko, taisies savu ripu iemest zonā? Nē, es Guntim paprasīšu atļauju. Mēģinām visu kopā. Kolēģi, mēģinām visu kopā noskatīties šo raidījumu. Atšķirībā no citām reizēm mēs uzreiz dodam balvu. Galvenā balvā pistole, šļauka bez galā. Paskatīsimies, kurš no mūsējiem šogad varēja labāk. Tātad nominācija varēja labāk. Veči. To krānu runā? Jā, tas nav krāns. Varētu būt labāks krāns nekā. Tā ir pistole, tu paskaties, jā, pistole. Vārdu sakot, pretendenti Latvijas hokeja izlasa olimpiskā kvalifikācija. Rio spēlēs mūsu cerības. Liepais futbolists vai basketbolists, kas pazaudēja savas iespējas. Nitišs ar savu altiņu netiek galā, un Zemgus Girgensons arī mēģina pielāgoties treneru stilam Buffalo. Lūdzu. Mēs katru pakomentēsim, jā? Pasaka, ko tu domā? Es domāju tā, ka vislielākās cerības bija mūsu beach volejbolistiem. Ja? Es domāju, tā ažiotāža, kas bija pirms olimpiādas un viņi tie panākumi visādās komercstatos un pirmā vieta reitingā un vispārējais un viss tas un visi gaidīja. Visi gaidīja tajā olimpiādas, pats skatījos un pilnīgi tā spēlē bija tāds pilnīgs, tā kā viņi būtu sezonas sākums bija. Un es pateikšu, kāpēc, Valdi. Es paskatos, kas spēlē pusfinālā beachā, un visi šie pāri, 4 pāri, jūlija mēnesī, tad pirms olimpiādas, nerāvās katra nedēļa atšķirībā no mūsējiem, kas vālēja katros mačos, kur skatās treneri. Jautājums. Pelnīja manī. Tā ir nauda, protams, komercmačs, bet nav jau liekts. Nav jau aizliegts. Tā olimpiāda tomēr, tā plānošana ir ļoti svarīga. Tieši tā. Kad iziet uz to labāko formu. Gunti neklusē, tu man tracina. Man arī tracina, ka šodien... Viņam tas krāns visu laiku. Nē, es jau gribēju kaut kā tos puišus pavilkt, jo viņi tomēr tādi, līdzīgi kā man tā frizūra, viņi koši ir, ja? Viņi ir koši. Tas ir svarīgi. Viņi ir koši un krāšņi. Jo valsts jānes košumā. Jā. Bet, žēl, es arī tās nakts pavadīju, kod zobos un pirkstos, gribēju teikt, bet žēl. Hokeja izlas viss ir skaidrs, jā? Grupa bija baigi sūdīgā. Deiš kā ir, sūdīga grupa smāk. Friķi, Veti un tur ir auf Wiedersehen. Bet atceries pirms olimpiskās kvalifikācijas, kādus sūdus uztaisīja Kirovs. Tas vienkārši neaprakstā mēsli, jā? Viss to pieņem. Tur jau to spēle varbūt nebija, spēcīgi pretinieki. Vācija bija spēcīgs pretinieks. Kurš tur ir vārš? Loģiski. Nē, jā, bet viss tas bardaks pirms tam. Ja viņi tad vēl vinnētu šo kvalifikāciju, liktos, kādā ārprātā mēs dzīvojam. Mēs jau esam aizmirsuši, ka toreiz atceros tā Daugaviņa interviju, ka teica, ka vispār tās ģērbtos un kā tur organizācijas. Un čaļi spēlē un cīnījās. Nitiša mašīna. Ja mašīna nerūdz, grūti apdzīt, saproties? Tā ir. Tehnikā ir 90%. Ja, paga. 90%. Kur tad tie 10 tikai Nitišam paliek? Formulā tā, ja tā mašīna neiet, tu tā kā Alonso, to McLaren, tu var braukt kā tu gribi, bet tu tur nekur netiec. Tā kā visi ir atkarīgs no tehnikas. Tu saki Nitiš tā kā Alonso šobrīd. Es domāju, es runāju par to, ka izcili piloti iedod slikt mašīnu, un viņi neko tur nevar izdarīt. Un Zemgus Girgensons vienīgais Nacionālās hokeja līgas spēlētājs no Latvijas. Vienīgais. Tā kā neiet viņam baigi labi. Neiet viņam labi, un es pat nezinu, kur ir tā problēma. Valdi, bet ja mēs paskatāmies tos puikas, kas viņam vēl apkārt bijuši, tad, kad viņam vēl gāja, tiem arī neiet, jo treneris, menedžments, viņi ar saviem šansē. Tie citi, tu zini kā, es viņu neesmu izvēlējies, lai tur nav ko stāstīt, pasaks, ka viņam jāpierāda, neko. Bet Nacionālā hokeja līgā viņš spēlē, un mums ir prieks, ka vismaz viens tur ir. Kaut kāds runas bija, ka viņi mainīs vai kaut kā. Jā, noteikti mainīs. Bet tā ir profesionālā sporta, viena no tādām deformētām izpratnēm, ka tas jaunais saimnieks, piemēram, Tolu Zakovs Rīgas Dināmai arī joprojām atrodas, ja? Kāpēc? Sejies ar viņiem kā Vein Gretski.
vai ne? Kā viņš var triekt viņu Uzvārds projām. ir līdzīgs. Kā viņš var viņu triekt prom. Tieši tāpat kā arī ar Girgensonu. Nu, es viņu neizvēlējos, nu labi, lai viņš tur paspēlē, tā apmēram, vai ne? Bet gan viņš tiks pie savas iespējas. Nu, ko? Klausies, mums jau ir vēl divi nominanti pie Liepāja un Vefs, jā? Divi, kas zaudējuši ir Latvijas čempionu status. Nu, es teikšu, tur arī nebija tik vienkārši, nu, tas arī bija diezgan Nu, Liepājnieki baigi saulaicīgi zaudējot. Tur jau Liepājnieki vispār, es nezinu, kas tur notika komandai vienkārši. Brāļikaunieki aizbrauc un sagatavošanās posmā tur jau viss tik sačakarēts, jā, ar fizisko sagatavotību. Tālāk? Nu, un es domāju, ka viņi pārdeva savus čaļus, jā. Jā, bet, nu, teiksim, to, ko izdarīja Valmieri, jā, piemēram. Basītī. Jā, Basītī un izsit Vef, kurš bija, nu, pēc statusa stiprāks un viss. Nu, viņi izdarīja varoņu darbu. Valmieri jau vispār būtu pelnījusi labākās komandas status vispār. Labi, bet mēs neesam šeit atnākuši, lai kādu sveiktu. Nē. Depresija. Pistole. Tu to krānis. Krāns, jā. Varēja labāk. Kurš šajā sezonā kurš šo šļaukas galvaņu ostīs? Es tad dotu Samšmē. Samšmē? Jā, nu, es domāju, ka tur vislielākā rezonance. Es jau gan teiktu viņu treneriem. Līdzīgi arī tā forma viņam tur. Ne, dodam tad grupai. Dodam viņu grupai. Jā, nu, tad jādomā. Nē, nu visu komandai. Jādomā. Nu, ko jūs tur gatavojas olimpiādē, ka pārdzena Džeks, ka viņi nevar ne smiltīs paskatīties, ne aiziet no smiltīm. Nu, ko tu? Nu, ko? Nu, Samailo Šmēdiņš varēja labāk. Jā, varēja labāk. Nominanti ir. Varēja labāk. Jā, aplausus studijā. Mums taču ir depresīvs raidījums, kāda aplausa? Jā. Ar klusumu brīdi. Turpinām mūsu depresīvo raidījumu cīņā par krāniem vai pistolēm, un mūsu jaunā rubrika ir Zemāk nav kur krist. Jā. Attiecīgi, Gunti. Bet man šīs viltus posme rada depresiju. Jā. Un tāpēc es piedāvāju pāriet uz melnbalto režīmu. Pieprasu, jā. Guns pieprasa melnbalto režīmu. Atkāpties krāsas. Mēs pārējām. Pārslēdzām kliku. Viss kārtībā. Un turpinām. Nominanti mums ir Latvijas florbolisti izgāžās savās mājās. Latvijas futbolisti, sauksim to par tabulu. Rīgas Dinamo arī viņiem jāsauc, tā ir par tabulu, kurā viņi atrodas. Tad mums ir treneris Austrups, kurš nodarbojas ar dzeju, un Juris Savickis, jo kopš zinām laika mēs viņu atpazīstam arī pēc nosaukuma Juris Mīkstais Savickis. Mīkstais Juris. Tālāk. Ko darām ar šo visu? Florbolisti izgāžas. Ir izgāžusies, kas sēdz? Ir. Ko? Piekrītam? Guns jau tur bija, viņš visu laiku sekoja līdzi. Nē, kā mēs to skatāmies? Es no skatītāja viedokļa pārdzīvoju līdz pēdējiem brīdim, jo bija ļoti daudz pāgarinājumu. Bija dzirkstelīt, jā? Bet mēs skatāmies arī tabulā. Jā. Gājām pēc medalīti, kur esam? Pedalītī. Jā, gājām pēc medalīti, dabūjām pat ar pedalīti. Nu jā, bet mēs jau neesam zviedri, jā? Ja mēs dabūtu sudraba medaļas, piemēram, Latvijā, mēs nemestu viņus miskastē. Nu, ko varētu izmest miskastē par 10. vietu? Jo viņi cīnīja 10. vietu. Ko varētu izmest miskastē? Labs, Viktorija labāk zina. Viktorija, varbūt atmiņas? Apakšbiksītes. Nu, Valdi, tu... Zeķītes. Smirdīgās. Ne, viņš ir depresīvs, viņš ir pareizs. Depresīvs. Viktorija, vaicāšu tev tieši. Vai tu zini, kādā vietā pasaules rangā atrodas Latvijas futbolisti? Nē. 111. Opački. Un tas ir starp Gabonu un Etiopiju. Ja es teiktu, mēs esam blakus Etiopijai viedlaikā, garo distanču skriešanā. Tas ir zemākais vispār punkts bija. Nē, tas nav zemākais punkts. Kā tas starp ir kāds punkts? No 111. vieta. Mēs grafiski to redzam. Mēs varam nolikt blakus Igauņus un Leišus. Viņi ir Leiši 105, Igauņi 116. Un līdz ar to, dārgie baltieši, kas domā, ka viņi spēlē futbolu, jūs esat savā vietā. Nav tā, ka pēkšņi kaut kāda brīnuma. Tas nav basketbols. Visi Baltija atrodas atbilstoši savai līkajai kājai, Valdi. Nav viņiem tās kājas taisnākas. Kādreiz jau reizes bija augstāks. Bet ko pēc numeroloģijas nozīmē? 1-1-1. Vieninieks gads būs nākošais. Tas ir kas citas, tikai viennieki. Par numeroloģiju turpinām. Nākamā būs 10. KHL sezona, bet 9. sezonā. Vai kāds zina, kur atrodas Rīgas Dinamo šajā brīdī? Sīpīrijā. Viņi atgriežas mājās jau viss kārtībā. Bet tabulā tas ir ārkārtīgi. Nākošais gads viņa tabulā nebūs. Tu domā, ka nebūs pat tabulā? Nē, nebūs viņa tabulā ielikt. Tu tomēr tici, ka būs? Nezinu. Gunti, tu esi pietuvināts šai līgai? Bet es teikšu, neskrieniet pajūgam pa priekšu, jā? Mums jātiek galā ar šo depresīvo rubriku. Jā.
Kas ir nākamais izvirzītājs? Nē, es gribētu teikt, ka pagaidi, Gundi, viņiem izmaksāja arī algas, kas ir ļoti labi. Izmaksāja? Jā, un kā izmaksā algas, tā uzreiz ir 9 vārti. 3-9. Ko saka Normāls Sējs? Mums uzbrucēja nešancē. Ja uzbrucēja šancē, būtu 10-9. Mēs vinnētu to spēli. Jā. Nu, šajā reizē neko. Loģiski. Jā. Labi, pārlecam tālāk. Treneris Austrups, tas, kurš trenē Lauriju Kaunēcu Admidiņu. Olimpisko spēļu laikā treneris parādīja, ka viņš nestur sitienu vai nespēja sev savākt, lai gan uz treneru attiecas tāda lieta, kā... Viņš kaut ko bija lietojis vai kā? Nezinu, viņam bija jāsavācās vairāk nekā citkārt, bet viņš šāsim redzot parādīja, ka viņš šajā līmenī, nav pelnījis atrasties vienkārši. Un viņš dzejo, un mēs redzam šo dzeju, atvada vārdi no viedlietikas vai no audzēknes vai tur grūti spriest. Mums jauns dzejnieks. Jā. Bet, jebkurā gadījumā tā atzīšanās, ka viņš te ir aizvainots par kaut ko, bija ārkārtīgi nesmuka un, godīgi sakot, labi, ka viņi vairs patiešām nav kopā. Jā, bet to meiteni skautā rindiņu, tas vedina uz kaut kādu gaišo zilo romantiku. Jā, skauts. Gaišu zilo? Varbūt tas var būt gaišu zilo. Valdi. Uzmanību detaļām, Valdi. Nē, viņš tur runā, man viņam jāsako līdzi. Zilā krāsā, jā. Un visbeidzot, viens no galvenajiem čekistiem valstī, Juris Savickis. Viņš pateica, ka Latvijā neviens nepazīst tādus dukurus, tie, kas brauc skeletonā, pasaules čempioni, Eiropas čempioni, medaļnieki olimpiskajā. Un, protams, ka Savickis ko dara? Viņš aizstāv savus maizes tēvus, un viņa maizes tēvu atrodas kur? Pie mauzoleja. Klausies, es pats ar viņu runāju, viņam pārliecība ir pilnīgi, kad pie visi vainīgi. Vispārējie tikai ne Krievi, kad tos Krievus iespēdo. Tāda viņam ir pārliecība. Līdz ar to interviju viņš arī pateica, kas ir tāda Latvija, ko jūs te vispār atļaujaties, to Krieviju aiztikt. Krievija ir pārkāpusi tik daudz šobrīd robežas, un to Savickis nesaprot. Ir jāsaprot, tomēr, ja tas dopings ir atklāts, un ka tomēr tā ir problēma, tad ir jāpasaka, tā ir problēma, un kāpēc tur Dukurs vispār, piemin viņš. Dukurs izteica savu pozīciju, ka viņš vairāk tur negrib braukt. Ļoti pareiza pozīcija. Nosacīja, viņš varēja braukt, viņš varēja nebraukt. Bet Savickis te iejaucās, pilnīgi Ko Krieviem vēl atņems? Skeletonī un bobslejs tie atņēma čempionātu. Tagad ir biatlons noņemts. Ātrslidošana. Noņemts. Es domāju, tas nav pēdējais. Tagad sākās galvenais trieciens – futbols. Jā, tagad sāksies lielais spiediens. Nākamā gada pasaules čempionāts. Jā, viņam taču notiks. Vēl nākamā gada ne, bet aiznākamā gada. Bet redz, kā Starptautiskās hokeja federācijas zobārsts Fazels, kurš tur laizās apkārt Krieviem, viņš saka, nē, mēs nekad neatņemsim Krieviem sacensības. Ja Znaroks ienāk pie viņa kabinetā, kas tur lidot. Labi, tas ir unikāls. Kam dodam pistolīti? Es domāju, tur bez runa. Mīkstējam? Jā. Dodam mīkstējam. Jurčikam. Dodam mīkstējam. Labi, viņš nopelnījis ir. Zemāk nav, kur krist. Piedod, Juri. Mēs pārslēdzam jūs televizors krāsainā režīmā. Lūdzu, nākamā nominācija. Nākamās nominācijas nosaukums un pie reizes Gunta mīļākais teiciens – sviests kaut kāds. Bet man nepārslēdzās. Pagaid, pirkstu pakustam. Sviests kaut kāds. Sviests un pirksts, klausies. Stāsts par lauksaimniekiem. Piemēram, goda nominanti šajā visā varētu būt Zviedrija, kuri florbola čempionāta laikā negribēja skaities uz latviešu daļajām meitenēm. Dārgie Zviedrijas pilsoņi, ja jūs gadījumā skatāties šo raidījumu, tad, ja jūs paskatīsieties uz mani, tad, kā redziet, tomēr arī garas kleitas nesā Latvijā dāmas. Garāk jau vairs nevar. Kāds tev Serbijā bija to Kur tā problēma? Tu man izstāsti, kur tā problēma Zviedriem? Zviedri, es nezinu, tādas porno filmas uzņem tur, un te viņi uzreiz kaut kādiem svārceņiem. Man uzreiz rodas vairāk jautājumu, bet pirmais ir, kā tu to zini? Cik Zviedra porno filmas tu esi noskatījies? Labi, bet viņi piekasās pa kaut kādiem svārciņiem. Gunti, ko tu Valdi, tev tiešām vienreiz, kur tu viņus var dabūt? Labi, mazliet tuvāk sportam. Nē, viņš zina, kur var dabūt. Sviests kaut kāds bija kā tik izčakarēts treneris Beresņā. Viņš aizgāja pie Kiro Litmana. Tad, kad jau bija pabeidz pasaules čempionātu, tojās olimpiskā kvalifikācija, viņš aizgāja un teica, tā kā vajag naudu. Absolūti. Algu. Ko tu te nāc? Kas te nozīmē? Izmet ārā. Nedēļu pirms olimpiskās kvalifikācijas Beresņos tiek izčakarēts atbilstoši visiem Kiro principiem. Klasika, skaisti. Jā, bet... Sviests.
Tas ir, es domāju, ka tas vairāk nebūs. Šitā ir pēdējā reize. Pilnīgi reāls sviests vēl bija arī Futbola federācijas prezidenta vēlēšanas, jo, godīgi sakot, tas bija farss, kā tur domāja un mērījās ar to, kāda ir pretendenta, kandidāta priekšvēlēšanas. Beigala Indriksons izskatījās nemaz nesliktākais, tas viss tā bāra. Ja? Tā kā var sevi tas arī bija sviests, Valdiņ. Bet pie savainojumiem, kas šajā sezonā bija pilns Latvijas sportistiem, ja? Lielākais sviests bija Sandis Prūss, kurš nav sportists, kurš ir treneris, bet kurš nomaucās uz muti blakus trasē. Jā, bet vēl tās atkal basketbolistu traumas atkal kārtējo reizi ir iekšā. Tas ir kaut kāds sviests pilnīgs. Un šķēpmetēji mūzi izpilda kvalifikāciju un netiek uz olimpiādu. Jā. Sviests, kā ne sviests. Un Guntim man jāsaka, ka arī vēstuļu rakstīšana latviešiem ir bijusi sviesta zīmē. Kambala ar Valteru. Klausies, viņi jau nerakstīja, viņi parakstīja. Ai, labi, bet tur ir kaut kāds basketbola izlases Veļas Ziepes un aģentu Rasborkas vai aģentu Matīs. Mēs vismaz uzzinājām, kad ir aģentu kari. Kaut kāda aģentu kari. Jā, ir aģentu Latvijas basketbola aģentu kari. Ko tur pa vidu Kambala ar tavu puiku dara? Nē, viņi parakstīja. Parakstīja? Viņi vēl rakstīja no iemācījušies, viņi tikai parakstās. Es domāju, ka viņi pat tekstu neizlasīja. Viņam varbūt teica, ko algu saraksts parakstieties. Viņi kā notāri, viņam notāri tiesa. Viņi kā notāri. Tas arī bija sviests, un tas kaut kāds murgs. Bet neko, cilvēki parāda, kad viņi māk rakstīt. Jā. Nominācijas sviests tiek. Kam dodam? Jādod mūlim. Nē, ko Gunti? Par to Beresņau. Beresņau. Es nezinu. Man liekas, tas ir sviests attiecībā pret cilvēku, pret treneru. Jo viņš patiešām sajūtās kā šis norautais šļauks gals. Tātad viņš ir pelnījis šo te nomināciju kaut kāds sviests. Jo viņu izčakarēja. Vienkārši. Tagad Twitter bārs. Mūsu draugi no veikala Pro Basketbols Brīvības ielā 101 arī sagaidījuši ir svētkus. Sniegas nav, bet balts tupels ir. Lūk, Hardena modelis, volume, kas tur 13? Kur tev tas Twitter bārs? 13 mēs parādām Twitter bārs, kas mums aiz fonā. Trumps, mēs par Trumpu, nē, mēs par Hardenu. Jā, un baigā plezna, kā saka Valdis. Jā, Hardenam. Bet īsās, tur potīts var pamežģīt. Un 169. Tikko iznāca modelis. Ir jau veikalā, Valdi. 169, tas nozīmē eiro. Valtas. Tie modeļi iet uz priekšu. Paņemt arī pieliec klāt pie savas klaidas. Ļoti skaisti. Gunti, ko tu tur čalo? Man ļoti patīk Twitter jautājumu atbildes. Es esmu, ja tā drīkst, tikai Valdi nepārprot, stāvā sajūsmā. Tā, mēs vaicājām Twitter bārām. Uzrakstiet virsrakstus, kas sagaida Latvijas sportu 17. gadā. Tas nozīmē nevis 2017. Jā, nevis revolūcijas laiks, bet šīs 2017. gads. Mēs sākam ar virsrakstu, ko piedāvā Uldis Jaunzems. 2018. gada olimpiādē Latviju pārstāvēs 120 cilvēki, no tiem 15 sportisti. Kaspars. Jā. Tas ir vispār šedevrs. Savickis sola samaksāt parādus līdz 9. maijam. Savukārt Jānis Mennis saka, varētu būt visaks šāds. Rīgas Dinamo ieprecina treneri Normundu. Iepriecina. Iepriecina Normundu un beidzot izcīna Latvijas entuziastu hokeja līgas čempionu titulu. Bet viņam labi ieprecina. Viņš tur ir kaut kāda doma bija. Izprecina varbūt. Jā. Un vēl Uldis Jaunzems raksta, sakarā ar sportistu daudzajiem izcilajiem sasniegumiem 2017. gadā ievērojami tiks celti nodokļi sportistu prēmijām. Par nodokļiem turpinām. Lauris Ikstens uzliks nodokli par nodarbošanos ar sportu. Avīz dienu. Toms Šilders. Šķēle ar Kambalu atver apģērba veikalu tagad vai nekad. Jā, savukārt. Tas ir labs. Roberts ir optimists. Jā. Latvija futbola rangā jau 105. vietā. Un Kasparsons raksta, Latvijas basketbola izlase izcīna 3. vietu Eiropas čempionātā ar Porziņģi priekšgalā. Ļoti optimistiski. Guntars Vasiljevs saka, virsraksts. Pasaules čempionāta medaļa no Madaras Palamēkas. Malacis. Valdis Reķis. Komanda A uzvar, spēlētājs B atsaka izlasēji, komandā C maina treneri, līdzjūtēji neizpratnā par funkcionāru D izteikumiem. Tā var būt. Savukārt Sandis Gugēns optimists. Latvija Eiropas basketbola čempioni 2017. Otrais variants - latviešu hokejs kanādiešu gaumē. Un Dinamo stūrē Ozo rokās.
Kur tas? Un Kārlis Balods raksta, Miķels Rēdlis līdz sezonas beigām piestrādās Dailes teātrī. Dārziņš pārdod savu Mercedes. Kādu virsrakstu? Tas mums sagaida 17. gadā. Un mēs tā kā pievienojamies droši vien 9. maija parādē vēl. Es domāju, visā tā kontekstā ar viņu interviju, es domāju, šis būtu... Kaspars ir uzvarējis. Savickis sola samaksāt parādus līdz 9. maijam. Ziņo aģentūra Leta. Gaidīsim! Depresīvās noskaņās turpinām overtime un esam nonākuši līdz rubrikai, ko zina katrā latviešu mājā. Nebija jau tik sūdīgi. Bet tas jau nav tik pesimistiski. Jā, tas nav. Mēs pārējām bišķi uz optimistisku. Depresija paliek saulaināk. Paliek saulaināk. Atgādīja, ka cīņa ir pa pistoli. Jā, jau pistoli. Mums jāņem vērā tas, ka diena paliek garāka. Jā, arī. Nakti, jā. Tieši tā. Mēs kļūstam mēs pārējām. Mēs pārējām, mēs līgam pārējām. Lai mūs nepārmest. Sāksim ar pirmajiem nominantiem. Jā, lūdzu. Parāds tērpi Rio spēlēs. Manuprāt, tie vispār bija viena no skaistākajiem, daļākajiem tērpiem Olimpiādē. Un nebija nevienam ko teikt. Jā, vispār esat par to šokā. Pat slavēja. Neviens slikta vārda, viss slavēja. Neizsmēja. Man, piemēram, ļoti patika. Es ar tādu kaifu skatījos uz to. Latviešu autori, kas atkal dīvaini. Ja būtu Igauni, tad teikt, Igauni piekukuļojuši mūsu. Šūpoļi. Nē, viss kārtībā. Kā tas darbība? Kur šuva? Tērpi bija labi. Galvenais, ka labi izskatījās. Galvenais, ka šuva. Labi, tālāk. Volejbols un handbols. Šīs izlases attiecīgi bija pie pasaules čempionātā fināla turnīra un Eiropas čempionāta durvīm. Pieklauvēja ļoti tuvu. Nav tas tik sūdīgi, Valdi. Bet tu zini, kad latviešiem visos sporta veidos, katrā savā līmenī, bišķiņ pietrūkst vienmēr. Visur, visās pēdējās izšķirošās basketbolā, cik mēs izšķirošos kaut kādas mačus zaudējam. Vai tev neteic, ka depresija mazliet pievēršas? Jā, pievēršas, bet mēs esam ļoti bet tā kā mēs salauzīsim, tā kā leiši, paņem leiši, salauž visu un tiek tālāk. Tu man vari pateikt, kad tas notiks? Tas ir tas jautājums. Tas ir tas jautājums. Jautājums arī ir, vai Rio spēlēs viss bija tik sūdīgi. Jo, piemēram, Zigus un Sirmais ieradās uz Rio spēlēm kā Eiropas čempions. Vai super! Pirms Rio spēlēm viņš jau bija Eiropas čempions, un mēs priecājamies, ka viņam izdevās šis metiens. Cik metieni neizdevās, diemžēl. Kāpēc viņam Olimpiādē neizdevās? Atkal, kā saka, kārtējais jautājums. Kārtējais jautājums. Jā, un cik viņi mums ir, jā. Jā. Tad mums bija finanšu ministra, kas uzvarēja šahā pasaules čempionu. Aktuālo pasaules čempionu. Dana Reizniece Ozola pie pirmā galdiņa, pārstāvot Latvijas izlasi, Olimpiādē uzvarēja pasaules čempionu no Ķīnas. Tas nemaz nav. Es domāju, ko tā Ķīnē darīt? Ko viņi darīja? Bija iepirkties uz veikalu aizgājis. Loģiski, ka ne, sēdē pie galda. Ministri, kur netrenējās, vispār, maz trenējās. Un apspēlē pirmo rangu. Kā tu zini, ka maz trenējās? Bet apspēlēs viņai tā budžets jāpieņem. Budžets, bet tur zini, kāda schēma jādomā galvā ir. Tur tāda atklāta, tur tāda atklāta. Tās schēmas, kas Latvijā ir visu laiku. Tieši tā, lai dabūtu to caur, tur tādas atklātas. Latvija ir schēmotāja valsts. Tāpēc viņi ir pie pirmā galdiņa. Vienkārši papriecāsimies. Nē, mēs jau priecājamies ļoti. Tad it kā kāds teikt, ko jūs to gulbi tur liekat iekšā? Piemēram, nebija jau tik sūdīgi. Bet veči, viņam šobrīd rangā ir 28 gadu vecumā 151. vieta. Šogad viņš izcīnīja 7 uzvaras, 14 zaudējumus, nopelnīja 403,000 eiro. Arī nav slikti. Atgādināšu, ka pirms 4 gadiem arī viņš bija tieši tādā pašā vietā, bet pa vidu bija 10. Bet nav jau mums citu šajā rangā. Es teikšu, ka pēc tā potenciāla, kā mēs vienmēr sakām, viņš ir ļoti labs tenisists, bet viņam tās traumas nomocīja. Es domāju, ja tev traumas mokt, tas plecs un plaukst un viss, kas tur viņam ir, tas neļauj iziet uz superformu. Ja viņam nav superforma, viņš tur neko nevar izcīnīt. Tur uzreiz ātri turpat aiz 100. Bet mums jāpriecājas par, jāsaka, nav tik sūdīgi, ka mums 2 meitenes spēlē. Pirmajā 50. 50. Tas vispār ir neaptverams. Tas nav tik sūdīgi. Tenisa lielvalsts. Nav tik sūdīgi, tieši tā. Gandrīz jau. Un mēs varam priecāties par Latvijas hokejistiem, kuri arī nav tik sūdīgi un neizkrīt no elites divīzijas. Māra Bičevska gūtie vārti, tie viņa došaini šīs karjeras, līdzinājās karjeras mūža vārti. Viņš priecājas par to pret kazahiem. Forši, mēs sakam, nav tik sūdīgi. Un Lipmanam palika labi tajā brīdī. Palika labi. Viņš nezināja, kas būs vēlāk. Cik labi, viņš atkal bija apsolījis tur naudas, prēmiju un tam līdzīgi. Turmāk jau par spēlēšanu. Izmaksāja prēmijas.
Nu, droši vien, ka izmanto. Es vai viņi noņēma. Es vairāk ne par ko neatbildu. Aiziet pārbaudi. Pārbaudīsim. Nu, labi. Gunti pārbaudīs, ja? Grāmatvedi ir atvaļinājumā. Aiziet pie Lipman mājās. Grāmatvedi ir atvaļinājumā. Mēs esam Kā tu zini? ļoti labs jautājums. Starp citu, Viktorija, ļoti labs Siltajās jautājums. zemēs. Mēs vēl pārunāsim ar tevi Bet vai pēc tu tam? atbildēsi uz jautājumiem Viktorijas zonā? Protams. Zona, kurā dominē vārds persiks. Viktorijas zona. Tā esmu es. Tas ir persiks. Kāpēc persiks? Kāpēc persiks? Nu, tu gribēji teikt arbūs? Nu, nē. par persika. Nu, ko? Nu, tos čurks. Čurkas? Nu, ir vēl viens variants, bet labi. Tātad, Viktorijas zona. Mēs sāksim ar uzvarētāju. Angelīna Kučvaļska mums iegūs dāvanu kartīti no Balzāmbāra. Viņai bija bilde ar burvīgu kleitu. 160 eiro maksāja. Baigi bija pirmo reizi 4 bildes, un vienkārši konkurēja. Tur starpība bija. Viss 4 bija šoreiz. Es atceros, ka Angelika bija nogulusies uz kāpnēm. Bet viņa ir 69. Loģiski, meitene noguļās uz kāpnēm. Viņa apsēdās. Dāmas, Tev tikai nogulties. dāmas nenoguļās. Dāmas ir. Izskatījās, ka viņi pakritus. Guns tikai var nogulties. Vispār klausies, Valter. Persiks ir sulīgs auglis un nekāds čurka. Jā, nē, nu labi, par valda gaitām mēs vēl labi. noskaidrosim. Bet tagad mums ir kārtībā kaut kas cits gada izskaņā, Jā, kungi. Jā. Esmu sagatavojusi pāris cilvēciņus, kuri mums ir bijuši paši aktīvākie Ļoti Viktorijas aktīvi, jā, zonā. jā. Un kuri pat ir ieguvuši 2 dāvanu kartes no Balzāmbāra. Tātad sāksim. Madara Palameika, Aktīvā, numur 1. viena no mūsu aktīvistēm. Tēti. Šeit bildīt, Augumā pie tam. kur viņa ar tēti ārzemēs. Tas nav talsos. Tas nav Tas talsos. līdzīgi. Tas ir karjerā kaut kādā. Kopā ar ģimenes stipro pusi. Jā, nu ļoti mīļi. Tālāk mums ir Strombergs, Jā. Tas ar mūsu kurš mums ir apprecējies. Jā. aktīvs puika, jā. Nu, pārsvarā mēs arī varam viņa kontā redzēt bildes, kur viņš ir ar sievu un suņiem. Nu, vēl Ričuks kaut kur pa vīdu. Tagad jau varam teikt ar sievu. Tagad, jā. Ričuks nav tagad Līdz šim nevarējām. Nē, bija Ričuks, tagad ir sieva. Tieši tā, tieši tā. Tad nevar, viss kopā nevar būt. Tas ir interesants, ar citu valdi. Līdz tam viņš arī tikai Jā, fotografē. tā arī ar sievu. Nē, tagad arī tikai Ričuks ir ar noliks Kā malā. laika mainās. Nu, tā noteikti. Tālāk mums ir Mairis Briedis kopā ar saviem dēliem. Viņš bija atlidojis no Amerikas. Viņš tur paciemojās, safačējās pie Muhameda statujas. Ar Muhamedu Alī, jā, bija. Tie domājas, tie- Ar Kličko. Ar Kličko viņa bija Viņš bija kopildīta. sparring partners. Sīkie skolā, ko saka. Nu? Mans tēts. Jā. Negribat atnākt? Mans tēts. Ja viņas aiztiks, pie man atnāks mans tēts, to viņi atnāk. Un nezinu, skolotāji izcauc arī Jā, skolā. uz sapulcīti. Viņi arī godīgi saka, mans tēts ir policists. Arī taisnība. Arī viņš jau pareizi jau taisnība. policijas Nemelo, formā viņi nemelo. un vēl var iešaut. Jā, labi. Skolā tu tiešām esi gājis. Valdi, domā, To mēs mēs jūtam. Valdi, koncentrējies uz Persiku. Nu, un kas mums vēl pie aktivitātēm ir? Basketbola klubs Efrīga. Kur tie Viņi aktīvi, taču arī pareizi. mūs lutina ar Jā, dažādām jā. bildēm. Nu, šeit, piemēram, notika Ziemassvētku fotosesija. Tad viņi visi mīļi, nu visi nē, 3 tikai sēž uz dīvāniņa, pārējie stāv. Un Nē, nu nevar teikt, ka tie leģionāri laimīgi. Bet viņi, es saku, aktīvi ir drausmīgi, bet skatītāji uz viņiem nenāk. Tu man, Armand, vari pastāstīt, kāpēc? Kāpēc nenāk? Nezinu, Valdi. Iedomājies, nu viņi ir tik aktīvi, gan ar tiem atceries, kur tā Ragana bija un viss tur tas reklāmas Nu, domā, ka kampaņas dēļ un viss. reklāmām Nē, cilvēki nu aktīvi? vispār sociālā vidē. es Viņiem ir domāju. nojaukuši to stāstu, kur viņi vispār atrodas. Jā, Jā, to viņiem es ir arī gribēju teikt. virs Latvijas kaut kur. Jā, visu laiku, jā, Nu, viņi tā kā nevar saprast, kur viņi spēlē, kāds ir pa kastiem, bet tur kas pa pilsētām, kas ir viņu māja laukums. Jā, nu viņiem tā. Līdzīgi. Tur, zini, tā kā jaunupam tas garstāvoklis mainās, tā arī mainās viss tur. Bet no laicīgā, kas mums te bija turpinot svaigais. svinīgo, ja? Tātad basketbola klubs Jēkabpils mums gatavoja dāvaniņu Ziemassvētkos. Kreisā pusē tas Džeksas stāv. Ne, tas reāli nav dabūjis dāvanu. Apsaka, kāds viņam ir ģīms, ka viņš ir Nikuns. Vispār iet tā kā tā vēl, ja? Un tas saka, tas man te atkal atmetīs kaut ko. Tas ir Kaula. Jēkabpils, tas tā kā ir tava boss jā. bijušā dzimtā pilsēta Lembergam. Ne, bet Jēkabpils vispār aktīvisti Maliči, basketbola klubs Jēkabpils, prieciet mūs tālāk ar bildēm, aktivitātēm. Un tālāk mums ir Dāvis Bartāns, Jā, kurš kopā ar no saviem NBA. komandas biedriem servēja Ziemassvētku galdu.
Mīlīgi. Bet paskatieties, kāds viņiem cepurs nav sarkans. Viss kluba krāsās. Labdarīgi. Viņiem jau tur ir baigā līmenī tas nokārtots visi, ko viņi tik tur nedara. Ko? Mums arī tas ir līmenī. Paskaties, kā Vefs taču arī ir reklāmiņas. Ir bildītas. Bet tur arī reāli kaut ko arī ar cilvēkiem strādā. Ja Dāvis būtu Latvijā, viņam būtu labs pieprasījums pēc Salaveču. Garš augumā bārda arī ir. Arī tieši tā. Nav jāgrimējas neko. Bet mēs Viktoriju aizsūtījām pie U20 hokejistiem izlasi, kas gadumijā pasaules čempionātā Kanādā startēs. Tie ir Viktorijas seksīgie jautājumi. Kāpēc seksīgie? Tas visiem ir zināms, bet kāpēc ar U20 saistībā? Tāpēc, ka pasaules čempionāta laikā viņiem būs tāds seks ar krieviem, ar kanādiešiem, ar amerikāņiem. Viņi vienā grupā tur ir. Es viņus kārtīgi iesildīju. Un Viktorija iesildīja viņus turnīram. Lūdzu. Uz cik periodiem tu esi spējīgs? Uz cik? Oi, 7. Cik vajadzēs, tik būšu gatavs. Cik vajag. Un uz cik pagarinājumiem? Kamēr pretinieks padosies. Vai pretiniece? Seksīgākais hokeja elements? Iemest golu. Vārti. Priecāšanās pēc gola. Ja jūs runājat par hokeja ķermeņa daļu, tad es teikšu, hokejistiem labākais ir dibens. Tavs ilgākais kontakts ar pretinieku? Ilgākais kontakts? Noteikti pēc iespējas ilgāk, jo labāk. 5 minūtes. Tas ir daudz vai maz? Daudz. Stunda ar kaut ko. Wow. 3 sekundes pirmajam sitienam. Kā tev patīk vislabāk, pret bortu vai pret ladu? Pret ladu. Jo? Labāk slīd. Pret bortu. Jo? Pretiniekam sāpīgāk. Pabeidz teikumu, nojas tā vilgi tad, kad? Nedzirdēji? Ir kas tur. Nojas tā vilgi tad, kad? Viņi tur stipri. Bet viņi izturs kā pret meiteni. Tas, ka labi uztīp. Kura zona ir tev mīļākā? Aizmugurējā, priekšējā vai vidējā? Un kāpēc? Aizmugurējā zona, tāpēc, ka tur man daudz darba. Es domāju, ka priekšējā tāds, kad var iemest golus tur. Kāds ir labas slīdēšanas noslēpums? Man par labas slīdēšanas noslēpums ir, ja tev labi uzasina slides. Labs lēdus. Stiprs kājas, laikam. Pareizi slidošanas tehnika. Ko darīt, ja ļoti grib, bet nevar trāpīt? Oi, turpināt censties, līdz kamēr trāpīs. Jāstrādā vairāk. Varbūt aiziet pamētāt ārā. Jātrāp. Nav variantu. Tev patīk pabakstīt vai līdz galam? Protams, ka līdz galam. Līdz galam. Līdz galam. Līdz galam. Līdz galam. Līdz galam es cīnītājs esmu. Klausies, es gribētu paslavēt Viktoriju. Es gribētu puišas paslavēt. Puiši arī neapjuk. Jo vecāks, jo tu nevar atbildēt vairāk. Tu vispār bez problēmām. Akal mēs kaut ko nezinām par tevi. Tu nevar atbildēt uz jautājumu slīd vai neslīd. Bet es runāju, jo vecākiem ir vairāk tās komplekss rodās. Tu nezini? Jā, neapskaties, ko dod vaļā. Viņi pilnīgi saprata Viktoriju no pusvārda. Kolēģi, mēs uzdāvināsim cilvēkiem, kas šajā gadā bija mērkaķi, jo šis bija mērkaķi gads, dziesmu. Jo mēs taču esam ceļā uz gaļu. Tas nozīmē, leksimies, lēkāsim, spridzināsim. Krāsosim seksti. Ja? Un visiem novēlēsim vismaz vienu no tiem mūsu nominācijas nosaukumiem. Ja? Es tā teicu, kāds būs gads. Tas ir sviests. Tu jau vari vecīt, es zaudēju, man arī divkaujā bišķīt. Vēl turpinās. Vēl jau turpinās. Bet, gads ir noslēdzies manā labā. Piedod, draugs. Jā, gads ir noslēdzies tā labā, bet mūsu labā ir noslēgusies dziesma, un ar to mēs arī atvadamies un turpinām. Ļaujiet pastāstīt stāstu par dzīvi, stāstu par Latvijas sporta dzīvi. Es tak teicu! Kliedzamies visi, tad, kad izdzirdam fināla smilti! Ko tas Strombergs nevar pamīt? Ko tas Pahars mēģina mācīt? Ko tas Smojlovs nestrādā blokā? Ko tas Šmēdiņš? Avot par Šmēdiņu nevajag! Ko tas Rastor Gujas nevar iešaut? Ko tas Dāziņš nevar iebraukt? Ko tas Bagijs tēlo guru? Ko tas Briedis? Avot par Briedi nevajag! Avot nevajag! Avot nevajag! Nu labi, laižam mēs tālāk.
Ko tas Rumjancevs palika 5? Ko tas Rudņevs nevar iesist katru 5? Ko tas Melbārdis nevar iestumt? Ko tas Porziņš? Abot par porziņģi nevajag. Ko tas Loks ar Mildronātu dara? Ko tas Palamēks ar meitu dara? Ko tas sējais košļā uz sola? Ko tas Litmans atkal visiem solā? Atnāks grāmatvedi, viss sakārtosim. Ko tas Irbe nenāk vārtos? Ko tas Bērtāns puļīs slīpos? Ko tas šits atkal uz šica guļ? Ko tā koha? Avot par kohu nevajag. Ko tas Gulbis pie tīkla izlojās? Ko tas muižnieks tur malā luņojas? Ko tas Austrups ar Ikaunieci dara? Ko tas Dināmo? Avot, vispār tev taisnība ir. Bez 0,7 te neiztika. Ko tas Gorkšiels skrien kā ezis? Ko tas Jonas darīs ar prezi? Ko tas Nitišs tik stūbs maina? Ko tas Dukus? Avot par dukuru nevajag. Ko tas Irmats naudu bārsta? Ko tas Masaiskis pagatā vāra? Ko tas Daugaviņš met garām tukšiem? Ko tas Ozoliņš? Avot par Ozo nevajag! Avot nevajag! Avot nevajag! Avot nevajag! Katrs zina, kā varēja labāk. Vēl lēnāk. Vismaz aktrise esmu. Pagaidzi, nevar smaidīt. Ko tas... Var? Man jāsadusmojās pagaidzi. Ko tas Sirģis? Jā? Tā lai viss. Nav jau tā, ka nemaksā.